Sveiki! Šodien pārunāsim par stresu, bet no nedaudz neierasta skatu punkta. Mēs paskatīsimies uz to caur sāpju un baudas prizmu. Izrādās, šie divi, dzinējspēki veido mūsu domas, lēmumus un, būtībā visu mūsu dzīvi daudz spēcīgāk nekā mēs to iedomājamies. Pazīstam sajūtu, vai ne? Domāju, ka daudziem, īpaši pēc kādas trakas nedēļas darbā vai kad beidzot nodots tas lielais projekts. Sajūta, ka esi pilnīgi iztukšots, it kā smadzenes būtu vienkārši, atslēgušās. Un vienīgais, par ko vēl ir spēks domāt, ir kā tik līdz dīvānam. Bet kas īsti notiek mūsu galvā šādos brīžos? Izrādās, aiz šī tukšuma sajūtas slēpjas ļoti spēcīgs psiholoģisks mehānisms. Tātad, lai to vispār sāktu saprast, ir jāpaskatās uz ikdienas stresu nedaudz citādāk. Pamēģināsim to neuztvert tikai kā spiedienu vai slodzi. Iztēlosimies to kā tādu specifisku sāpju jeb ciešanu formu. Korejiešu valodā tam ir apzīmējums go. Un lūk, šis koncepts patiesībā atslēdz izpratni par to, kāpēc stresam ir tik milzīga, gandrīz hipnotiska vara pār mūsu prātu. Labi, ķeramies klāt. Pirmais lielais princips ir, kā sāpes burtiski iztukšo prātu. Padomājiet par to, kad mēs piedzīvojam sāpes, un te nav runa tikai par fiziskām sāpēm. Tas var būt izsalkums, slimība, bet tikpat labi tas var būt tas milzīgais stress darbā, kad termiņi deg. Kas notiek ar mūsu prātu? Tas dramatiski sašaurinās. Viss pārējais it kā pazūd. Plāni par nākotni, kaut kāds radošās idejas, pat rūpes par tuviniekiem. Tas viss atkāpas otrajā plānā. Paliek tikai viens, pats galvenais mērķis – izbeigt šīs ciešanas, tikt no tā ārā. Un redziet, tieši šī prāta vienkāršošanās, tas ir neticami spēcīgs instruments. Tik spēcīgs, ka to var izmantot, lai kontrolētu un, pat pārprogrammētu cilvēka prātu. Kā tas strādā? Pavisam vienkārši. Kad cilvēks ir nomocīts, viņam mentālā enerģija ir tik zema, ka viņš kļūst, daudz vieglāk ietekmējams. Vairs vienkārši nav spēka pretoties vai kritiski domāt. Te ir diezgan skarbs, bet ļoti labs piemērs no militārajām apmācībām. Ko dara ar rekrūšiem? Viņiem atņem pamatērtības, mazāk miega, mazāk ēdiena. Šīs grūtības un ciešanas rada tādu kā mentāli tīru lapu. Un kad prāts ir šādi iztīrīts, iztukšots, tajā ir daudz vieglāk ielikt jaunas pārliecības. Piemēram, ideja par beznosacījumu lojalitāti valstī. Bet tas nestrādā tikai individuālā līmenī, un tas ir tas, kas ir patiesi interesanti. Kā šo pašu principu var piemērot veselas sabiedrības mērogā? Šis citāts to lieliski ilustrē. Ideja ir, ka ar sāpēm var izraisīt tādu kā apātiju, bezdomu, un to var izmantot kā politisku kontroles instrumentu. Jo, padarot cilvēkus nogurušus un izsalkušus, viņus padara arī daudz paklausīgākus. Labi, tas bija par sāpēm. Bet tagad parunāsim par medaļas otru pusi. Par panākumiem, par baudu, jeb korejiski nak. Un par to lielo paradoksu, kāpēc tik bieži šī bauda beigās atkal pārvēršas par sāpēm. Un te ir tā galvenā atšķirība starp abiem. Redziet, sāpes liek prātam koncentrēties uz vienu pašu lielāko problēmu, tikmēr bauda tā dara tieši pretējo. Tā atver durvis uz neskaitāmām jaunām vēlmēm. Tik līdz viena lieta ir iegūta un vajadzība apmierināta, mēs uzreiz, gandrīz automātiski, sākam gribēt kaut ko citu, un tad vēl kaut ko, un vēl. Un te mēs esam, tajā nebeidzamajā ritenī, tik līdz kāds liels sasniegums ir rokā, ilgi gaidītais paaugstinājums amatā, jauna māja, tas sākotnējā eiforija, tā bauda ātri vien izgaist, vai ne? Tas vienkārši kļūst par jauno normu, par jauno standartu, un viss sāks no gala. Sāks jauns skrējiens, jaunu mērķu meklējumi, un tas atkal un atkal pārvēršas par stresu un ciešanām. Un tiesi te slēpjas tas lielais paradoks. Redziet, šis cikls nav kaut kas ar mums vienkārši notiek. Nē, to virza mūsu pašu neierobežotās, nebeidzamās vēlmes. Sanāk, ka mēs paši savām rokām pārvēršam savus lielākos priekus par jauniem stresa un sāpju avotiem. Labi, tātad, ja gan sāpes, gan bauda galu galā noved atpakaļ pie ciešanām, ko tad lai dara? Kā šo nebeidzamo riteni vispār var apturēt? Izrādās, risinājums ir meklējams ļoti senā gudrībā. Avots, uz kuru atsaucamies, iepazīstina ar budisma konceptu Ilče Gaigo.
Būtībā tas apraksta tieši šo procesu, par kuru mēs runājam, un te ir svarīgi saprast, tas nav kaut kāds pesimistisks apgalvojums, ka viss ir slikti un dzīve ir tikai ciešanas. Nē, drīzāk tas ir ļoti, ļoti realistisks novērojums, ka dzīve ir nepārtraukta svārstīšanās starp šiem diviem poliem – sāpēm un baudu. Un te autors piedāvā patieši pārsteidzošu perspektīvu, balstoties uz savu pieredzi pēc 50 gadu vecuma. Viņš sadala dzīvi apmēram šādi. 70% ir sāpes, tikai 10% ir pauda. Bet, un te ir tas interesantākais, ir vēl kaut kas. 20% ir miers. Un lūk, te arī ir galvenā atziņa. Izrādās patiesais mērķis nav izmisīgi dīties pakaļ tiem īslaicīgajiem 10% baudas. Nē, mērķis ir apzināti paplašināt tos 20% miera. Un tas miers, tas nav ne sāpes, ne eiforija, tas ir kaut kas pa vidu. Līdzsvarota, mierīga klātbūtne. Un šie senie koncepti, kā atbrīvošanās vai nirvāna, te tiek interpretēti kā ļoti praktiski psiholoģiski stāvokļi. Atbrīvošanās šajā kontekstā ir vienkārši spēja pamanīt šo sāpju baudas ciklu savā dzīvē, to apzināties. Un nirvāna nav kaut kāds tāls, nesasniedzams, mistisks mērķis. Tā ir prasme. Prasmes saglabāt šo iekšējo mieru un līdzsvaru, neatkarīgi no tā, kādi viļņi sitās mums apkārt. Un noslēgumā jautājums mums katram pašam priekš sevis. Kā tad mēs katrs tiekam galā ar šiem sāpju un baudas viļņiem savā dzīvē? Vai mēs turpinām skriet tajā ritenī dzenoties pēc nākamās baudas, kas, kā jau sapratām, neizbēgami radīs jaunas sāpes, vai tomēr mēs mācamies apzināti paplašināt to savu iekšējā miera telpu? Jo izrādās atbildot šo jautājumu var mainīt pilnīgi visu.